Jo tāpēc, kad liekties šitā te pāri, lai tiktu un atvērtu bardačoku, ir diezgan nērti, bet šeit uzspied un tiec. Jā. Tas ir dīvaini, tu uzreiz kaut kur... Tev ir divas durvis attaisi. Ok, nu aiztaisi durvis un es stāvēšu viņam kaut kur šeit tik tuvu, redzēsim, viņas apstāsies vai iesitīs man. Neko neatpazina. Neko, viņas man iesita pa krānu tieši. Nu viss. Tu esi cietis. Bet šitais prikols, ka tu aizmugurējās durvis vari atvērt. Nu, viņam ir tas leņķis uztaisīts tāds, ka tu vari pieparkoties tuvāk nekā normālai mašīnai tu varētu atvērt, bet viņi nav gataisās. Varbūt, ja tu tuvāk stāvētu un tu būtu kamerā, tad un mašīna varbūt darbotos, tad viņš tev varbūt ieraudzītu. Varbūt. Jā, parkingā testa viņš neļauj rīktīgi kā šaura attaisās durvis vaļā. Sensors strādā, jā. Bet cilvēks taču viņam vienalga dažreiz. Kā tas viņš pacietīs? Jā. Tad tas sensors sanāk strādā, bet ne uz cilvēkiem vienmēr. Arī uz cilvēkiem vajadzētu strādāt, bet... Bet ne uz man. Dažkārt uz tev nenostrādā šoreiz. Izdara secinājums. Te vēl var saist to cilvēku izzināt. Es, kur var mājās uzlādēt, ja vajag. Mājās lādētājs parastais. Šeit vajadzētu, ka tu attaisi vaļā un te vienkārši kāmītis riteni skrēd. Tas ir fotos. Jā. Nu labi. Ei, no Bet vāks pats netaisās ciet, ja? Bet no visām Teslām, kurās esam sēdējuši, man liekas, šitā ir visinteresantākā. Tā tam durvīm. Sīkāk jau šeit priekšā.